Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji! Mans vārds ir Valdis Pavlovskis, es strādāju Latvijas lauku konsultāciju izglītības centrā par projektu vadītāju. Un šodien pie manis ciemos ir divi jauni kungi, kas laikam ir salauzuši to priekšstatu, ka jauniešiem jābrauc ir uz pilsētu. Tikai pilsētā var uztaisīt normālu biznesu. Kā ir kungi? Pilsētā jau tikai ir ko darīt, laukos jau nav ko darīt. Laukos nav ko darīt, bet ko tad tu tur dari? Neko. Tas ir Arturs Vīgants un tas ir Gunārs Vīgants. Jūs esat brāļi. Tā sanāca. Jā, un it kā jums ir katram savs uzņēmums, bet es zinu, ka jūs ejat pa kopīgu lietu. Vairāk vai mazāk. Jā. Nu jā, man tad, kad es iepazinos ar šo kungu darbiem, es tā nesapratu to. Divi jauni, forši čaļi meklē piedzīvojumus un meklē tik šausmīgus piedzīvojumus. Pirmām kārtām izvēlās vietu, kur taisīt biznesu. Tā vieta ir no valsts ar dažādiem liegumiem, aizliegumiem un ierobežojumiem, jo tā ir Ogres ielejas dabas liegums, kas ir netālu no ērgļiem, jeb tiešāk starp ērgļiem un Ogri, ja, Ogres upes krastā. Tātad, tā ir aizsargātā teritorija, vai ne? Principā mēs dzīvojam parkā, Jā. Strādājam. Jā. Diezgan privileģēta sajūta. Jā, privileģēta sajūta, bet otrs, tad, kad par jums lasa, tad tie ir divi kungi, kas piekopja paši ļoti veselīgu dzīvesveidu, viņi ir tādi un tādi, un viņi ražo gaļu. Kāpēc un kā var saimniekot ļoti draudzīgi dabai, kā var ēst gaļu un piedāvāt ļoti augstas kvalitātes gaļu citiem, un kur tur ir tas dabiskais, un kur tur ir tā bioloģiskā vērtība. Un jums, starp citu, ir viens interesants zīmols, jeb jūs piedalāties vienā interesantākā tagad modē teikt pārtikas schēmā. Ja, jūsu produkti ir dabisko pļauju produkti. Gunār, kā tas viss iet kopā? No sākuma man baigi patīk, kā tu uzsvēri to, ka mēs esam aizbraukuši prom galīgi no civilizācijas un sākuši kaut ko darīt. Jā. Ja es arī bišķiņ cepos par to, ka ko tie cilvēki lentēja pilsētā visu laiku. Nav kur dzīvot, ceļ mājas, te ir pārapdzīvots. Mēs tur dzīvojam tā kā nieras taukos, mums tur viss ir kārtībā. Jā, bet jums taču, kur tad kino? Kur teātris? Cik ir kilometri? Madona mums pusstunda mašīnītā. Tad tas tiešām nav nekas. Nav, jā. Vienīgais cepiens man ir par to, kad skolas taisās ciedēt tā, ka vienkārši visi urbanizējas pilsētās un lauku reģionos. Tās pamata vajadzības sāk jau bišķiņ apspiest. Tas tā, Ok, jokus pie malas, ja es bišķi pablēņojos sākumā, bet tiešām, kā radās tā ideja, ka vajag, tā ir kaut kāda, es tur bišķīt arī tīmeklī pagrāvstījos. Kur jūs mācījāties abi divi skolā? Mēs esam tādi mehāniķi. Es kuģu mehāniķis, un tu pabeidzi. Es mašīnu būs inženieris. Jā, bet jūs bijāt faktiski mazpilsētnieki, vai jūs bijāt uzreiz jau laucinieki? Dzimuši auguši ērgļos. Jā. Govis ganījuši ērgļos. Kāpēc govis ganījuši? Ārpusēļiem bišķi. Tāpēc, ka vectēvam savā laikā bija piena ferma. Jā? Jā, un tad, izstrādājās tas riebums pret lauku darbiem, un tad bija tā domāšana, ka jāmauc prom. Jā. Es kaut kur palasījos, ka tu pat kaut kur bišķīt pa ārzemiem uz kuģiem pavazājies, jā? Ļoti ātri beidzās man tā jūrnieka karjera. Un tā dzīve pat atlika apakaļ uz ērgļiem. Un tā mēs tur sākām strādāt. Bet kā jūs apvienojat? Tieši tā, tev interesēja jūrniecība tajā pirmajā mirklī, tev interesēja dzelži un autotehnika. Kā jūs nonācāt pie viena, kad vajadzētu varbūt kaut ko kopīgi darīt un kaut ko laukos darīt? Kā tas viss? Tas viss kaut kā dabiski notika. Arturs vēl mācījās tā laikā, es jau biju apakaļ ērgļos, kaut ko gribējās darīt, un tā sākām, Arturs pievienojās. Vai tas bija mantojums, kur jūs sākāt? Principā nē.
jau tas stāsts tāds, ka vectām bija piena ferma un vecstāvu bērniem nebija tā motivācija kaut ko darīt. Vecstāvs nomira un līdz ar to visu tā saimniecība tā kā, vienā brīdī izčibēja. Un tad mēs paaugāmies un tad radās tā interese kaut ko darīt un tā mēs visu to pasākumu atdzīvinājām. Nu, bet kāpēc tieši tā nozara, tas, ko es te jokojos par to gaļas audzēšanu un par lielopu audzēšanu, kāpēc tieši, tas zars, kāpēc ne graudi? Graudi jau taču vienkāršāk ir, Pamēģinājām arī graudus, jā. Vairs nedarīsim. Vairs ne. Kāpēc? Nevar novākt. Grūti iesēt. Visi grūti. Kāpēc? Tas kalni lejas. Specifika zemītei, ko jūs apsaimniekojat. Nē, saprotu, ka mēs sākām, mums neviens baigi neko nevarēja pakonsultēt. Bijām jauni duli, gribējām kaut ko darīt. Tev laikā bija populāri gaļas lielopi. Jā. Kas tur izlaida lopiņus ganībās, rudenī skaita naudu. Jā, mazos bullīšu krikt. Jā, principā tā arī bija vienīgā tā galvenā motivācija. Nav vajadzīga baigā infrastruktūra, mēs sākām principā no nulles. Un tas arī bija tas, kas uzrunāja. Kā jūs tikāt pie zemes tur, kur jums tagad tā zeme ir un kur ir tiešām tāda sajūta, ka tur ir neskarta daba? Jā. Kā jūs pie tās tikāt? Mēs esam pēdējais vēl tāds metiens, kas paspēja. Mēs sākām 2011. gadā. Un tajā laikā vēl bija ļoti daudz nekopju lauksaimniecības zemērļos. Dēļ reliefa, dēļ klimatiskajiem apstākļiem, principā tur var nodarboties tikai lopkopiem. Tur nebija graudinieki jau sagājuši. Mēs paspējām vēl tajā brīdī, kad varēja to zemīti ņemt nomā un apsaimniekot. Un jūs sākumā ņēmāt nomā, bet tagad tā ir jūsu zeme? Turpinām nomāt. Turpināt nomāt, jā? Jā, cik finanšu resursi ļauj, tik mēģinām nopirkt, bet visu nenopirksim. Mēs turpinām nomāt. Jā. Un jūs paši tagad uzskatāt, ka ir tā vieta, ka tā ir veiksmīga vieta? Vismaz es skatos tā otrādi. Ir vieta, un tad tu pielāgojies tai vietai. Nevis otrādi. Mēs gribam tā graudiem, ērgļos, Vidzemes augstēnā. Nē, tā neiet cauri. Tev jāpielāgojas vietai, kur tu esi, kur tu strādā, kur tu dzīvo. Mēs pamēģinājām arī graudus, apdedzinājāmies. Tagad mēs esam pārgājuši tā fokusēt uz gaļas lopkopību, jo esam sapratuši, ka ar graudiem nevar mūsu reģionā pastrādāt. Un kāpēc... Tagad konkrēti, kāpēc jūs pienākums sadalījāt? Ja? 3D Pro un Sijā Tauri, tomēr divi uzņēmumi, vieni vairāk, cik es saprotu, tu vairāk nodarbojies ar to audzēšanu un tām lietām, un tu vairāk ar gaļas pārstrādi. Ja? Otrādi. Tu vairāk ar audzēšanu un tu vairāk ar gaļas pārstrādi, ja? Jā. Bet kāpēc jūs nonācāt pie tā, ka kaut kā vajag sadalīt tos pienākumus? Tas tā... Pašsaprotam, ne? Kaut kā baigi grūti būtu jāsietās iedlaicīgi, bet tas viens izdara pirmo daļu, otrs otro daļu. Tas kaut kā dabīgi. Mēs sākām, es sāku uzreiz to zemes apsaimniekošanu, ar darbinieku menedžēšanu. To es biju sācis jau pirmsākumos. Tad Artūrs pabeidza skolas, pievienojās. Un tad nākamais solis, kā mēs attīstījām uzņēmumu, mēs attīstījām gaļas pārstrādi. Un tad Artūrs uzņēmās to darbiņu, un tā arī tas ir... Artūra Rūpals bijis. Bet vai jūs sākumā arī pat nemēģināt iepirkt cita gaļu, ja tikai to, ko paši izaudzējāt, tas arī bija? Ja? Mēs esam visu laiku bijuši tādi, sava ceļa gājēji. Ja? Tajā laikā, ka visi atdeva lopus uz izsolēm, mēs visu laiku spītīgi centāmies paši nobarot un paši piedāvāt gala patērētājiem savu produkciju. Tā domāšana bijusi vienmēr, ka mēs negribam eksportēt apaļkoku, mēs gribam eksportēt jau produktu ar pievienoto vērtību. Tas pats arī attiecas uz gaļu. To radot jaunlopu, kuram vēl ir nobarošanas process, sadales process, viss realizācijas process, un to pievienoto vērtību mēs gribam paturēt sev Latvijā. Es gribu zināt arī to, ka tev, teiksim, specifika, tu biji jau pamēģinājis, jūrniecība, kuģošana nav nekādā sakarā ar agronomiju, graudiem, lopu audzēšanu un tā tālāk. Ja? Tu vienkārši pašmācības ceļā, tu grāmatiņas lasīji, tu skatījies YouTube, jeb tu arī gāji kaut kur kādās augšskolās. Par lopiņiem? Tieši par lopiņiem, par graudiņiem, par to visu. Atceries, ka mums pirmās telītes bija 30.
un viņām tūtēm teliņa vēdrā un jānesās. Tā bija stress normāls. Bet nebija jau tā, ka nebija redzēts. Un, no bērnības visu laiku esam bijuši farmā, govis tādas pašas, tikai brūnas. Es jau noteikti tāpatās. Bet tāpat, brauc jau pieredz apmiņās Francijā, aizbrauc pastīvus, kā tur to lopiņu atnesās. Vecmam vēl bija dzīve. Nebija tā, Vecmam daudz trikus samācīja. neko nezinājām. Jā, bet jums taču sākumā nebija strādnieki, kurus jūs varējāt algot, baigi daudz tur un, jā. Protams, paši maucām. Bija viens. Viens. Un cik bija lopiņu? 15. Vai Sākā 30 telēm. 3. Jā, pēc cik ilgu laiku jūs, teiksim, tā varējāt, apzināties to, ka, mums kaut kas sāk iet. Cik gadi bija, lai, teiksim, jūs pateiktu to, ka, tas ir vērts? Man atceros, bija tāds mērķis, ka es tur biju svaidījies tur par Rīgu, par tām jūrām, par kaut kādu celtniecības uzņēmumu, vēl kaut kāds putekļu sūcējs bija tirgojis. Tā es biju uzlicis tādu mērķi. Davai es būšu apakaļ Ērļos un 5 gadus fokusēti strādāšu tajā saimniecībā. Un tas bija, to mērķis ļoti labi atceros. Bet es atceros, ka mēs pirmajos gados jau pārsniedzām to mērķi, jau pirmajos gados 2 vai 3 to platību apsaimniekojumu un tās lietas mēs sasniedzām. Un tad es sapratu, ka tādas mērķis nav jēga stādīt, jo, ja tu strādā tādu pilnu atdevi, tad viss kaut kā notiek jau savā saimniecībā. Tie mērķi nav tik būtiski varbūt, ja tu strādā pilnu atdevi. Un, principā jau tu attīstības to sajūtām jau, principā pirmajos gados. Jauni dūli strādājām kā traki un attīstījām to uzņēmumu. Tad tas nākamais jautājums, kad jums sāk tā doma rasties, kad, ja tas bioloģiskais ceļš, tas dabiskais ceļš, tad to noteica tā liepa, kur jūs nodarbojāties ar to saimniecību, tā Ogres ieleja vai tas parks? Kāpēc jūs izdomājāt, ka vajag tieši to bioloģisko ceļu vietu? Pilnīgi noteikti vieta, jā. Vieta. Un arī viss tā Eiropas politika. Mēs sākām 11. gadā neapsaimniekotas platības. Tad arī tā Eiropas politika bija vērsta uz to, lai ņemat strādājot, tas sakorķiet zemi un to visu pasākumu arī atbalstīt. Tā arī mēs varējām attīstīt. Un bioloģiskais gaļas lopkopībā, tas bija diezgan pašsaprotami. Cevišķi mūsu reģionā, mūsu apkārt nav neviena graudinieka. Mēs, principā, dzīvojam rezervātā, un tad tā bioloģiskā saimniekošana bija pašsaprotama. Mēs no pirmās dienas arī certificējāmies bioloģiski. Kad tu pirmo reizi iepazinies ar to dabisko pļauju produktu zīmolu, un kad tas nāca? Pāris gadi atpakaļ. Nesen, jā. Šobrīd dabiskās pļavas zīmols, viņš vēl nav. Nav schēma. Jā, tā nav ritīga schēma, pareizi to Artur teica. Bet, kāpēc tev viņu vajadzēja? Kāpēc jums vajadzēja tur? Mēs jau kopā, man liekas, pie tā produkta zīmola strādājam. Mēs jau viņu kopā arī domājam, kādas vērtības vai ko tur viņš atspoguļo. Jā. Un tieši palīdzēt uzturēt dabiskās pļavas. Ko tev tīri tavā biznesā dod tā dabiskā pļava? Skaistāku vidi, daudzveidība. Vienkārši attīsta turisma virziens, un tad tas dodas. Tad tas caur turismu, ja? Jā. Kaut kāds blakus nozars vēl ir vajadzīgs, vai ne? Gotiņi ganās dabiskajās, šitajos bioloģiski vērtīgajos zālājos, dabiskajos zālājos. Gotiņai, protams, ir daudz labumu. Viņai ir savos dabiskajos apstākļos, viņai ir pieejama dabas aptieka, visi šitie augi, kas aug parkā. Ja tu esi iesējis tur tīru aboliņu lauku, tā govs nekad neuzņems visus mikroelementus, kas viņai vajadzīgi, ko viņa salas tajā parkā. Līdz ar to, protams, tur ir daudz plusi, bet tajā pašā laikā tā standarta lauksaimniecības domāšana no hektāra dabūt ārā tonnas tur atkrīt. Tu to nevar dabūt, tur ir jādomā bišķi savādāk. Es saprotu. Un neviens, lai man nestāst, ka tur viņš paņem mazu gaļas gabalu. Jā, šitas ir taču, te var jūs, tas ir no dabiskās pļavas, tas ir 100%. Tur es pēc garšas to pasaku. Nav tā, vai ne? Baigi mēs Ir. Ir, jā. Bet, kā ir tas, kā to cilvēku, to pircēju pārliecināt, ka, tas tomēr ir veselīgāk, labāk,
Jo tur jau nav tikai, ka viņam labāk, bet tas ir arī tai videi labāk, vai ne? Videi, protams, arī. Tie dzīvnieki palīdz apsaimniekot vidi. Jā. Vide dot pretī, bet Artos, es domāju, gribēju pateikt arī to, ka, varbūt mēs ar mēlī nesajūtīsim to garšu atšķirību. Bet, ja tu pasties to gaļas sastāvu, Jā. kas ir tajos dabiskajos zālājos audzēts lopiņš un kas ir intensīvi nobarots lopiņš, tas gaļas sastāvs ir būtiski atšķirīgs no mikroelementiem, no visādām tur taukiem, kas iekšā veselīgi un tās lietas. Kāpēc es Artūru tas piedzinu un gribu uzdot to jautājumu? Vai tas nav iemesls, kāpēc tas pļavas zīmols ir svarīgs, lai man nav jātērē laiks un jāskatās sastāvs, bioķīmiskais sastāvs un tā, bet vai es varu, ka šitie onkuļi un tantes ir jau pastrādājuši un viņi zina, ka šitā gaļiņa būs tā, ja, viņi neļaus kaut kādu tur štruntu ielikt starp to gaļu. Vai tā tas ir? Ja būs bioloģiskais un pļavas zīmols, tad jā. Tas ir noteikti. Jā. Kā tu vari pārliecināt tos eksporta tirgus, ka tā ir tiešām ļoti kvalitatīva, tas ir ļoti kvalitatīvs produkts? Ja būs vajag jau pircējs, kas pirks to zīmīti, tos produktus, tad jau arī tirgus būs. Jā, bet kā tu ielauzies tajā tirgu? Kur ir tas knifs? Jānomainās paudzei, ka zinās un atpazīs šo zīmīti, šīs pavērtīgu. Tad Skaidrs. Tirgus būs. Jāiemāca, ko tas nozīmē. Kādi nosauciet katrs 3 plusus, audzēt tieši tur, kur jūs audzējat šos lopiņus un iegūt šo produktu. 3 plusus un 3 mīnus. Skaista vide sakopta, daudz zvēriņu apkārt un kukaiņi. Tie plus vai mīnus? Plusi. Bet es arī domāju tieši no produkta viedokļa. Ja? Es domāju arī, kāds ir tas produkts? Es parasti vienkārši mēģinu iedalīt mūsu klientus divās tādās. Ir vieni tie gardēži, kuri pieraduši pie steika, Argentīnas. Es te teiktu. Un tad ir otri, tie pārstāvē mūsu klienti, kuri domā par jaunas ģimenes, domā par bērnu veselību, par dzelzs saturu, par mikroelementiem. Un tiem atkal pilnīgi neinteresē tauki, viņiem interesē tieši tā gaisa kvalitāte. Un arī process, kā viņš ir bijis, kā audzis, no kurienes nāc. Es varu konkrēti. Tādā ziņā pļavas produkts parādīs to visu izsekojumu, no kurienes viņš nācis, tādā ziņā viņš būs augstākajā līmenī. Tas zinās visu pa viņu. Un ar tev 3 mīnusi un 3 plusi audzināšanā. Ja? Tie paši gan jau mīnusi ir tas, ka, kā es minēju, ka tu aploku sistēmas un visu tā pļavu apsaimniekošana, tas ir diezgan piņķirīgs pasākums, pa tām ogres ielēs pļavām staigāt, tur ar kājām reizēm noiet grūti. Govs, kad izvēlā pārēt pāri ogres upē un uz otru krastu, tad viņas jāķer. Tas ir briesmīgi, vai ne? Grūti? Briesmīgi nē, bet, laik iepilpīgi. Krosupšānos, Jā. Bet jums ir tagad palīgi taču, vai ne? Mēs vienam kopā, Jā. Jums nav tā doma, zaļā domāšana, ka gaļa tas nav labi? Nē, gluži pretēji. Jāizdala ir 2 saimniekošanas veidi. Viens ir tā kā mēs strādājam uz, cik mums ir 1600 hektāri, mums ir dzīvnieki atbilstošā blīvumā, visi ganās ganībās. Tas ir viens modelis, un mēs apsaimniekam ļoti daudz dabiskos zālājus, tieši šitos ilgadīgos zālājus, kas paši pa sevi ir tie karbona piesaistītāji augsnē. Līdz ar to, ja tā pareiķinātu, mums nav tās baigās formulas, kā izreiķināt, es domāju, ka mēs nevis ar govīm radam emisijas, bet mēs tieši pretēji, mēs uzkrājam to. Jā. Un tieši ar šām pļavām. Tieši ar pļavām. Jau bet tas, kas rada mīnusā gandrīz, tas CO2 pār. Jā, bet tas, kas rada to mīnusu, ir, to priekšstatu nepareizoja tās ļoti intensīvās, milzīgās saimniecības, kur tūkstošiem lopu koncentrēt, tiek turēt, tad, protams, tas mākonis augšā veidojas. Tā kā tur vajag bišķi nodalīt. Ir arī kaut kādas blakus papildus lietas, ko var attīstīt. Viņš teica, ka tas varētu būt lauku turisms. Es pareizi sapratu. Jā. Kas vēl varētu būt tas, jums nav izdevīgi, nezinu, redz, kur te Latgales zelts, kurmīš tēja. Ārzemēs taču arī tās gaļas ir bioloģiskas, jūsu segmentā. Jā. Man tur baigais darbs jāiegulda, lai tu radītu to visu priekšstatu par saimniecību, lai cilvēkiem rastos uzticība vispār tam produktam. Jo
bioloģiska gaļa, plus vēl dabisko zālājus audzēt gaļu. Protams, tu nevar salīdzināt ar Argentīnas gaļu, nu, gan cenas ziņā, gan kvalitātes ziņā. Un Latvijā arī bieži vien mūsu klienti ir tādas cilvēki, kas ir bijuši pie mums, principā, un redzējuši, kā mēs strādājam. Mēs arī cenšamies visu rādīt, un lai cilvēkiem rastos tā pārliecība, ka tā gaļa ir nākus no mūsu saimniecības. Pieņemsim Vācijā klientam to stāstu visu nodot. Nu, tas ir Attālināt visu. Tur ir vajadzīgs laiks, tur ir jāiegulda milzīga enerģija tam visam. Nu, arī mārketings. Nu, tieši, Mārtiņ. Es lasīju, varbūt es kļūdos, ka jūs audzējat Chevrolet. Ja? Bet vai tā ir tā vispareizākā lielopu šķirne, kas ir šiem apstākļiem paredzēta? Jā, tur arī interesants stāsts. Kad mēs sākām 11. gadā, neviens jau mums baigi nepateica. Puiši audzējiet ērgļos to šķirnīti, tā būs jums piemērotā. Kā mēs izvēlējāmies. Puikas, kas bija redzējuši tikai Latvijas brūno, ieraudzīja baltu lielu Chevrolet šķirnes lopu. Jā. Un tas bija vienīgais apsvērums, kādēļ mēs arī izvēlējāmies principā Chevrolet. Nu, nebija tāda objektīva analīze. Un neviens arī mēs aizbraucam uz gaisa lielo paudzētu asociāciju, prasa, kuru šķirnīt mums labāk. Mēģiniet paši. Skaties paši. Nebūs padomu, labu nebūs. Nebija nekā. Tagad, kad mēs esam 11 gadus nostrādājuši, mēs strādājam gan ar vaislas dzīvniekiem, gan ar gaļu, gan ar eksportā jaunlopiem, tad mēs apmēram varam izdarīt secinājumus, kas mūsu reģionā būtu labāks. Noteikti būtu citu šķirnīt, jā. Vai jūs zinat vēl daudz dabiskā pļavas produkta schēmas dalībniekus, kas audzē lielopus? Jā, rumeņiem, jā. Es tik Latvijas Lielopu kooperatīvam ir. Klientu loks. Kā viņš dabūna informāciju par to, kas ir dabisko pļauju produkts, ka tas ir tur bioloģisks. Tā, kā viņš to informāciju dabūna? Caur mutē, ja viņš lien jūsu mājaslapā un tur lasa, kā jums liekas? Ja tu teici par to, ka viņi ir bijuši pie jums. Jā. Ko viņi dara pie jums? Ļoti daudz pie mums brauc tieši pieredzes apmaiņā saimnieki. Organizējām mājas kafejnīcas dienas, tad pie mums atbrauc daudz jauni klienti. Jūs uzreiz pagatavojat šos savus produktus? Tad mēs gatavojam, tad mēs izvedam saimniecību, tad mēs tur pastāstām visu par saimniecību, parādām arī mūsu pļavas. Protams, tā izglītošana noteikti vislabāk tādā veidā. Bet vislielāku auditoriju mēs, domāju, sasniedzam joprojām caur sociālajiem tīkliem. Gan mēs, gan Dabas fonds, kas iepriekš šo zīmolu turēja, viņi ļoti aktīvi marketēja. Es domāju, tā arī tika uzrunāta vislielākā auditorija. Rīkot kāds pasākums. Jums abiem pašiem ir ģimenes? Bērni ir, jā? Jop. Tev arī ir bērni? Tie bērni, viņiem patīk atrasties tur tajās pļavās un palīdzēt tētim, mammai. Ko tu vari bērnam nodot? Tu vari parādīt piemēru. Jā. Es uzskatu, ka mūsu pienākums ir sakārtot to vidi šobrīd, tik labi, cik mēs varam, lai tas bērns redz, ka te var dzīvot, ka te var strādāt. Saki, lūdzu, kā tu redzi bioloģiskā saimniecībā mākslīgā intelekta palīdzību? Ja runājam par mākslīgu intelektu, nav tā, ka mēs neko nedomājam. Mēs jau šobrīd diezgan aktīvi viņu izmantojam. Vairāk tieši kā tādu asistentu lietvedības jautājumos, kur tā, jo tāpat tas birokrātijas kauns ir milzīgs. Bioloģiskās atskaites, lauku vēstures un visādi tur. To visu, ja šobrīd palīdz viņš man risināt tādas standarta lietas. Bet, ja domājam par nākotni, tad, protams, tā tehnoloģija nāk iekšā. Piemēram, tās pašas gotiņas ganās ganībās. Šobrīd jau ir pieejamas tādas kaklas siksnes, kuras uzliek virsū. Un tas ļoti atvieglo ganāmpulka menedžmentu, jo tu var redzēt online, principā var sekot līdz govs labturībai, govs atnešanās, kaut kādām tur laikiem un tādām lietām, kas ir ļoti būtiski. Te paši šobrīd ir izmantojami lauku plānošanas sistēmas, uz traktoriem ir GPS sistēmas, mēs redzam, kur darbinieki strādā, ko dara, var plānot darbus, ka tās tehnoloģijas nāk ļoti iekšā. Un, ja runājam par nākotni, man liekas, kas mums tāds varētu būt izaicinājums, ir loģistika. Es ļoti ceru, ka parādīsies kādi interesanti risinājumi, kā mēs varam savu produktu gaļu, kurai ir
ierobežots realizācijas termiņš, uzglabāšanas nosacījumi, viņi ir vai nu svaigi vai saldēti, līdz ar to viņai ir temperatūras režīms, un kā viņu dabūt uz jebkuru vietu pasaulē. Tas būtu interesanti, ja kaut kāds tāds rīks parādītu. Jā, tas no sērijas, jā, kā es svaigu gaļu varu uz Mozambiku dabūt. Ja tas pieļauj, ka tās tehnoloģijas attīstīsies. Jā. Kā tad viņi zīves auvis uz šejieni atsūt? Arī bioloģiskus pietam. Jā. Nu jā. Tagad parunāsim vēl par citām pārtikas kvalitātes schēmām, ne tikai par damasko pļauju produktu. Jūs droši vien paši arī iepērkties, lietojat uzturā dažādas schēmas. Jūs pievēršat uzmanību citām tām schēmām? Zaļā, Bordo. Ko atšķirās tā Bordo, tu zini? Viens ir salikts kopā Latvijā, viens ir visi produkti Latvijā. Jā, tieši tā, 75% ir, jā. Kā jūs izvēlaties vispār produktus veikalā? Pieņemsim veikalā, un es ļoti pievēršu uzmanību, lai vismaz būtu Latvija. Tā foršiņi pēc cenu zīmītēm ir Latvijas to zīmīt pielikuši. Tas ir primāri, ja blakus stāvēs Latvijas un Igauni piens, es ņemšu Latvijas pienu. Kāpēc patriotisms? Protams, ja te uzņēmumi jāatbalsta, lai viņi strādā. Bet kāda būtu tā perspektīva tam bioloģiskajam produktam? Viņam ir perspektīva Latvijā? Un mēs esam saskārušies to jautājumu, ka ir bioloģiska lielopa gaļa, pieņemsim publiskā iepirkumā. Ja? Jā. Bioloģiskā lielopa gaļa arī var atšķirties no tieši, vai tā ir nāks, pieņemsim, mūsu apstākļos audzēt lielopu gaļu bioloģiski. Vai tā ir, pieņemsim, brāķēta veca gotiņa, kas ir nodot kautuvē. Tā arī ir bioloģiska lielopu gaļa. Un saprot, tu nevar salīdzināt mērķtiecīgi audzēt dzīvnieku gaļas ieguvēju ar brāķētu gotiņu gaļas ieguvēju, kas nonāk uz kautuvē. Bet viņas abas ir marķētas vienādi. Arī pienesaimniecības ir bioloģisks, un tās govis, kas ir noslaukušās, viņas maina, tās arī ir bioloģiski lielopa gaļa. Viņa te iepirkumā neizdalās ārā, saprot. Papīri vienādi. Kā tu vari darīt? Vienkārši veca piena gotiņa, kurai tur ir. Nē, bet kā pret to var cīnīties, es domāju? Tad tur vai bišķiņ kaut kādas citas nosacījumus. Zini, no kā tu pērci. Jā. Bet publiskā iepirkumā tas, protams, viss sarežģīt, to visu nodalīt. Tā kā par tiem iepirkumiem mēs esam diezgan skeptiski. Mēs atceros, mēs startējām, mēs pat netikām zem pašizmaksas apakšā par to, kas tur uzvarēja tajā iepirkumā. Tā kā nav reāli mums tur konkurēt. Nav reāli, tu saki, jā? Vismaz šobrīd tiem nosacījumiem nē. Un kāda tad ir perspektīva vispār? Nē, tas klienti ir un sabiedrība izglītojas. Un arvien daudz vairāk cilvēki skatās līdzi, ko viņi ēd, kāda ir tā produkta izcelsme, kāda ir dzīvniekiem labturības nosacījumi. Un tajā, lai būtu garantija tam produktam, ka tiešām viss tas ir ievērots, tur ir tikai bioloģiskais marķējums, kas to parāda. Tāds. Un tas pļaujas zīmols, cik viņš ir perspektīvs? Ja vēl tas ir bonusā, tad ir krūti. Kā jūs skatāties uz to apjomu palielināšanu un tirgus palielināšanu? Tā ir perspektīva jūsu biznesā? Tas ir tas, ko mēs arī darām šobrīd. Mēs, kā es minēju, mēs ar tiem graudiem arī ņēmāmies mūsu reģionā. Un tad mēs kādus 3 gadus apakaļ principā graudiem tā kā izbeidzām. Un līdz to mēs to zemīti tagad pielāgojam lokopībai. Mūsu mērķis ir strādāt vairāk ar dzīvniekiem. Un arī palielināt ganāmpulku. Ganāmpulku, es vienkārši biju Čehijā, arī tur pieredzes apmaiņā, un tur mūsu platībām audzēja 2 reizes vairāk dzīvniekus un veiksmīgi, un viss kārtībā. Un es no tā iedvesmojos, un es domāju, ka arī mēs noteikti palielināsim dzīvnieku skaitu. Un to, ko brālis audzēs, tu varēsi pārdot, ja? Tur nav problēma. Nē, sliktākajā gadījumā mēs atdosim vienkārši dzīvniekus vai eksportā, vai arī uz kautuvē. Bet tu uzskati, ka tas pieprasījums, iekšējais pieprasījums pēc tās kvalitatīvās, tās neganti gardi, pēc tā zīmola, viņš augs iekšēji? Iekšējais? Jā. Jo, gaļa ir dārga, jā, lielops vispār ir dārgs, jā, un savukārt tā pietspēja tam latvietim nav tik liela, viņš augstas iekšējas. Ja mēs skatāmies šā brīža tendencēm un skatāmies
kā mums šobrīd veicās un cik vēl potenciāli mēs neesam varbūt klients uzrunājuši, mēs esam tāds optimistisks, jā, ka mums vēl ir Latvijā ko darīt, ka klientu lokam vajag plašākam būt. Bet mainās jau arī paudzes. Mainās tādi, kas domā zaļāk, gribēs labāk. Varbūt neēdīs katru dienu, bet ēdīs labāk. Nu jā, man arī kādreiz es tur mocījos un es gāju lielveikalos, pirku steiku un tā, un tad es noskatālos un es nopērku vienreiz steiku 2-3 mēnešiem, bet tad es nopērku labu steiku, jā, un mūsu it kā sarunas noslēgumā es gribētu pavaicāt jums, nu, ko jūs varētu novēlēt tiem cilvēkiem, kas vēl šaubās par to dabisko pļauju produktu, to ceļu, par bioloģisko ceļu. Ko tu varētu pateikt? Jo daudz kaut skaitu, bēgā papīra būšana, tur ņemšanās un tas. Ir? Nu, papīra būšana tur toči nav nekāda. Ja runājam par dabisko pļauju zīmolu, tas ir diezgan vienkārši tā kontrola. Es vienmēr teicu, ka es īsti neredzu argumentus, kāpēc nebūtu bioloģiskam gaisa lielo paudzētājiem Latvijā. Vienīgi, ja tiešām tev apkārt ir viss rapsi audzē konvencionāli, nu, tad varbūt tev ir izaicinājumi kaut kā. Bet tad apstākļi ir normāli, tad zāli mēs mākam izaudzēt bioloģiski, lopīs mēs mākam pabarot bioloģiski, un līdz ar to es neredzu argumentus, kāpēc nebūtu bioloģiskam. Un tā pašā laikā kautuves tomēr ir kaut kāda 5-10% starpība par bioloģisko garu, ko piemaksā, un patērētājs novērtē bioloģisko produktu. Nu, varbūt tas loks nav tik milzīgs, kā gribētos klientu, bet viņš ir augošs, tas klientu loks. Nu ko, paldies, ka jūs atnācāt parunāties ar mums. Un es ceru, ka no jums iedvesmosies vēl cilvēki. Laikam laiks atgādināt to, ka šodien pie mums bija 2 jauni uzņēmēji, kas dzīvo aizsargātā dabas teritorijā, kas strādā aizsargātā dabas teritorijā, tepat Latvijā, Ērgļu pusē. Tātad zemnieku saimniecība Tauri, tie ir brāļi Vīganti, Artūrs un Runārs. Un šodien mēs tā mazliet iedzērām arī labu bioloģisko tēņu, uzēdām dabas gardumu kooperatīva produktus un parunājam par lopkopību, bioloģisko lopkopību un par dabiskās pļavas zīmolu. Paldies, Vīri, ka atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt.